Sveicināti, prieks jūs visus redzēt, īpaši izturīgos, kas ir atnākuši agrā rītā, relatīvi agrā rītā 11 agri priekšsēcījums sestdienā, plus ārā vēl ir bišķiņ tāds pelēks apmācies, cerams, ka nelīs. Būs saudzīgs. Mani sauc Viesturs Celmiņš, es esmu plānotājs, strādāju Refresh inovāciju kustībā. Mums šodien sarunas priekšmets ir Rail Baltica. 3 jautājumi, par ko mēs runāsim, ir šī lielākā dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta integrācija pilsētā, tēma numur 1. Tēma numur 2, dzelzceļa stacijas dienvidu daļas ir dienvidu posma, būvniecība, ieguvumi, inženiertehniskās puses, un 3. ir savienojums ar lidostu. Katrs no šiem posmiem tiks diskutēts, ne visi būs vienlīdz gari un būtiski, bet mums, protams, būs arī iespēja uzdot jautājumus diskusijas beigās, kā arī interaktīva komponente. Mums šodien sarunā ir lielisks panelis, kas atbilst arī projekta aktualitātēm dienas kārtībai un pārstāv dažādas institūcijas. Mums ir Pēters Ratis, Rīgas pilsētas arhitekts, Kristīna Pudis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Gunts Āboltiņš, uzņēmējs, inženieris un Bereks Rail Baltica projekta izpilddirektors, Mārtiņš Ķēņģis, dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs un Toms Kalnīts, Latvijas dzelzceļa iekšējās komunikācijas daļas vadītājs. Tā, mēs esam labā sastāvā, aicināsim visus arī aktīvi ņemt dalību sarunā. Pirms mēs darām to, mums būs īss video, kas mums dos kontekstu sarunai, par ko mēs runājam. Tātad mēs esam šobrīd Rīgā, galvā skatāmies, domājam, sekojam līdzi centrāla stacija projekta attīstības posmas laikā un telpā, kā viņš ir attīstījies, tas mums dos labu ceļu vēju un ceļu maizi mūsu tālākai sarunai. Tātad šajā brīdī ir laiks video. Tātad ieskats, kas bija tāds foršs lineāls, apakšā redzēt, kā teritorija un ēka attīstījusies pēdējos 6 gadus laikā un telpā.
Mēs runāsim par dienvidu posmu mazliet vēlāk šajā diskusijā. Drošības pēc piesaka mums ir 3 komponenti šai sarunai. Pirmā ir par centrālās stacijas lomu pilsētvidē. Tā ir lielākā stacija Baltijā, lielāko pasažieru skaitu. Mūsu otrā daļa būs par dienvidu posmu, kas tas tāds ir, kāpēc tas ir vajadzīgs, kas ir paveikts. Un trešais atgādina būs par posmu un virzienu vektoru uz lidostu. Nu ko, sāksim ar pirmo komponenti. Centrāla stacija mūsu esošajā sastāvā, ko mēs redzam šodien, ir veidota 57. 65. gadam, tātad gandrīz 60 gadus atpakaļ. 2000. gada sākumā mums bija Origo komponenti nāca kā centrālā daļa, bet savā ziņā šis lielākais transporta infrastruktūras objekts nav redzējis būtisku renovāciju. Daudz kas ir mainījies, jā, mūsu pasaule mainījusies pēdējos 80 gadu laikā. 60 gadu laikā, bet šis tā teikt, objekts nav redzējis dienas gaismu un attīstību pēdējos gadus, tāpēc viņš ir ļoti, ļoti būtisks. Tāpēc sāksim ar Pēteru un tad Kristīnu tādā līganā plūsmā. Kā mēs redzam, kādi ir galvenie uzdevumi šobrīd integrācijai pilsētvidē, iedzīvotājiem, mūsu pilsētas viesim, pasažieriem un lietotājiem. Sāksim Pēteru un tad Kristīnu lūdzu. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tā stacija ir mūsu pilsētas tēls. Tā, teiksim, mūsu nākamās paaudzes tā uz mums skatīsies, kā mēs esam veikuši šo darbu, kāds viņas, vai vispār mēs viņu varam pabeigt, kas ir būtiski. Un tas būs arī tad mūsu laikmeta liecība nākotnē. Mēs to nevaram ņemt to viegliprātīgi, jo mēs pēc tam to vairs nevaram izlabot. Tā kā mums jāņem tas stacijas loma ļoti, ļoti kritiski arī no tīri tēla skata punkta. Pilsētvides attīstība, Kristīna, piederības sajūta, atpazīstamība, lietojamība, funkcionalitāte. Kā mēs redzam šo projektu vai un kā viņš strādā uz šiem jautājumiem? Jā, stacijas nekad vēsturiski nav bijuši tikai par sliedēm un betonu. Tas ir par tādu simbolu vērtībām, ambīcijām. Ambīcijas Rīgas pilsētas kontekstā, Latvijā, Baltijā un Rail Baltikas stacijas kopumā pa visām Baltijas valstīm ir 7, un 2 no tām ir Latvijā. Un nepavēlti tās parasti projektē pasaules atzīti arhitekti, pilsētplānotāji, jo stacija ir katalizators. Tas ir noteikti to, ko Pēters min starp tagadni un nākotni, tā pāreja. Un tas nav tikai par infrastruktūru. Protams, ka ērta, droša pārvietošanās, mobilitāte, cilvēku piederība, un tā vienmēr ir tā pilsētas seja. Tas ir pirmais, ko mēs ieraugam, ne tikai ierodoties Rīgā vai jebkurā citā rietumē Eiropas pilsētā, tas ir pēdējais, ko mēs redzam. Bet vietējiem iedzīvotājiem, kā Rīga un Latvijas iedzīvotājiem, šis noteikti būs tāds veiksmīgs mobilitātes punkts, un es ļoti ceru, ka tas būs mobilitātes punkts, ko mēs neviens nejutīsim, jo ērta infrastruktūra ir tāda infrastruktūra, kuru mēs nejūtam, ka mēs to lietojam. Tā ir pašsaprotama. Labi, kādi ir galvenie izaicinājumi, ko mēs redzam šāda mēroga projekta vēlreiz? Viņam ir vismaz 3 līmeņi. Tas ir ikdienas pilsētvide, tas ir pasažieri, tas ir turisti, un viņam arī ir ārvalstības starptautiskais komponents. Kas ir galvenie izaicinājumi, kad mēs integrējam viņu pilsētvidē, kādi būtu uzdevumi, kas mums šeit būtu jāuzstāda, lai šis tēls eventuāli būtu labs beigās? Pirmkārt, varbūt tur vajag pacietība. Kā mēs zinām, līdzīgi kā ar katedrālēm viduslaikos viņus neuzbūvēja gadu laikā. Tas tiešām ir gadsimts, pusgadsimts darbs un milzīgs ieguldījums. Tad, respektīvi, tas ir liels ceļš, kur mēs nedrīkstam vienkārši pazaudēt to virzienu. Varbūt ir kaut kādas kalibrācijas laika gaitā, kaut kāda pieskaņošanās kaut kādiem sekundāriem izaicinājumiem, bet tā ir lieta, kur mēs nedrīkstam apstāties vai aizmirst. Un, tas būtu viens. Otrs ir, to nevar izdarīt viens cilvēks. Tur ir tāds starp resoru, plānotāju, pilsētas, satiksmes plānotāju kopdarbs, jo
ja salīdzinām baznīcām viduslaikos, viņas relatīvi bija vienkāršas. Tā bija baznīca, kaut kāda vienas institūcija, bet stacija viņa ļoti kompleksa. Tur ir gan inženiertīkli, gan tas multimodālais saslēgums. Un tas, kā viņi integrējās jau esošā pilsētā, kā viņi integrējās ar to publisko ārtelpu, ar cilvēku ikdienas dzīvi, tam ir tāds milzīgas sekas un spēt to visu savaldīt, lai tas nav kaut kāda konflikta, viņi nerada tādu, handikapu tai stacijai nākotnē. Tā ir, prasme, pie kam vēl tas ir pēdējais, kas ir. Tādas lietas mēs darām reti. Vienkārši nav katru dienu mēs tādu mērogu projektu. Un mums vienkārši nav tāda iegūtā pieredze, tāda ikdienas pieredze, kā plānot stacijas. Un tādēļ varbūt ir svarīgi piesaistīt tiešām to ārzemju ekspertīzi un arī audzēt so iekšējo ekspertīzi, lai mēs varētu to projektu, to būlu savaldīt, lai viņš, tas projekts mūsu vada, bet mēs viņu vadām savas pilsētas nākotnes vārdā. Tad Gunts ir pacēlis mikrofonu. Gunti, komentārs. Mēs esam runājuši par šo sadarbības komponentu, bet kas būs arī dienviddaļā, bet vai ir kas sakām šeit par izaicinājumiem, vēl bez pārvaldības un procesa vadības? Varbūt vispirms es gribēju iedot tādu dimensijas, to mērogu un arī nedaudz laika skali. Ja. Šī stacija nav tikai ēka. Ja. Tas tomēr ir daudz vairāk, kas ir apkārt. Mēs runājam pēc būtības par Rīgas dzelzceļa mezglu, ja, kas ir. Un tādā veidolā, kā mēs viņu redzam šodien, tas tika uzbūvēts 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā un nav piedzīvojis īpaši lielas izmaiņas. Ja. Un tā bija tā laika domāšana, tas bija tās tehnoloģijas, kas toreiz bija pieejamas. Un, rezultātā mēs esam arī ieguvuši nedaudz tādu sadalītu pilsētu. Ja? Un šī ir tā iespēja arī to labot un paskatīties uz to, kā mēs gribam redzēt Rīgas pilsētu nākotnē. Ja? Tātad vairāk to skatīties tādā integrācijas perspektīvā. Ja? Un, protams, ja, šāda mēroga projektus nevar veidot atsevišķi, tā kā mēs tagad skatāmies tikai uz staciju. Viņi ir jāiekļaujās pilsētvidē, tie ir tīkli, inženiertīkli, kas ir izbūvēti vairāku 100 kilometru garumā. To jau mēs neredzam, mēs pat esam aizmirsuši jau tos sastrēgumus, kas bija Rīgā, kamēr mēs šīs lietas sākām būvēt. Ja. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja šo te koordinēt un skatīties tādā ilgtermiņā. Divas tēmas, kas izskanēja - integrācija. Ja, un izaicinājumi un pārvaldība. Vai mums ir kāds piemērs, kas ilustrētu, ja, kur šī integrācija ir nepieciešama un jau ir notikusi, kas varētu uzburt mums šo izaicinājumu? Viens piemērs varētu būt ģenerāla Radzeņa krastmala. Viena no pašām intensīvākās satiksmes ielām Rīgā. Šis pirmais tilta posms, kas ir uzbūvēts, un sadarbībā ar Rīgu, kur Rīga īstenoja savu projektu paralēli, vienlaicīgi, ja, izbūvējot, sakārtojot šo ielas posmu, pārbūvējot tramvaja līnijas un visbeidzot sakārtojot pat lietas ūdens kanalizāciju. Mēs jau esam aizmirsuši, ka tur pēc katras Lietuvas vasarā bija milzīgas pēķis. Ja. Baseins tāds apmēram. Jā, tas vairs nav. Tas viss ir pagājis, ja. Šeit nav vairāk būtiski sastrēgumi, un tas viss ir atrisināts. Kristīna, komentārs par pārvaldību, komentārs par integrāciju, komentārs par izaicinājumiem. Mums bija 3 tēmas, ko mēs esam tagad pirmajās 10 minūtēs nosakuši. Jā, visticamāk par to integrāciju pilsētvidē. Gan jau, ka daudzi no mums atcerās, kāda bija Rīgas centrālā stacija, dienvidu daļa kaut kādas 20 gadus apakaļ, 15. Un tā integrācija pilsētvidē noteikti ļoti nozīmīga. Nozīmīgi ir, ka tā pilsēta veidot cilvēkiem, un mēs pārvietojamies ielas telpā, un ir velo infrastruktūra, un ir savienojums ar autoostu, un tie noteikti ir ieguvumi. Par izaicinājumiem, protams, no kultūrvēsturiskā mantojuma, sabiedrības interesēm, uzņēmējdarbība, bet ar uzņēmējdarbību mēs redzam, ka Rīgas centrālās stacijas šī dienviddaļa būvniecība ir kalpojusi kā ļoti labs katalizators, lai ap Origo veidotos jauni biznesa centri, jaunas viesnīcas. Un tas ir labs signāls pilsētai, investīcijām, ne tikai pilsētā, bet, kā es minēju, arī reģionā. Un, protams, kad arī dzīves kvalitāte, zaļās zonas un dzīves kvalitāte jau mums bieži vien liekas tāda pašsaprotama lieta, bet tad, kad mēs Rīgā esam šo
otru pusi drēbēji sākuši sakārtot un ļoti ciešā sadarbībā ar Rīgas pilsētu. Tā ir tāda ļoti ilgu gadu problēmas risināšana. Un, jā, tas prasa laiku un pacietību, bet mēs vismaz būsim ar to visu areālu, kas Rīgas centrāla tirgus autoosta, sakārtojuši, savilkuši kopā, nokalibrējuši, atbilstoši tādām Rietuma Eiropas pilsētas cilvēkiem prasībām. Drošības pēc, kāds ir bijis no jums, protams, ir Eiropā. Centrālās stācijas nav vienkārši vietas, kuras navigēt, kurās orientēties. Jā, ik pa laikam uz sienām ir kabatzagļi operē. Jā, daudz dažādas kultūras dzīves gājuma sanāk kopā. Šeit ir daudz ko kārtot, ir daudz ko integrēt. Un tas, vai ka mēs tiksim uz dienvidu posmantoņās, jā? Es vienkārši gribēju vēl šeit pakavēties tajā frontālā daļā, kas mums ir tā teikt, skatuves puse stacijai. Pēter, no tavas puses, vai ir kas piebilstams, kas ir ieguvumi praktiski iedzīvotājiem, mūsu pilsētas viesim, pasažieriem, kurus mēs gribētu ieraudzīt šeit, kas ir jau paveikt, vai kurus mums būtu jāsagaida tuvākā laikā? Es domāju, ja mēs runājam par to staciju, kā mēs redzam no tā stacijas laukuma puses, es domāju, tā lielākā pārmaiņa mums vēl ir jāsagaida. Viņa vēl nav notikusi. Tur ir vairākas. Pirmkārt, viens ir tas Elizabetes Beņemiņas, Elizabetes Timoteja ielas savienojums. Es domāju, tas ir kaut kas tāds, kopš 880. gadiem mums ir pazudis. Un tas būs liela pārmaiņa. Viņš ir pauzīts tā kā stāv. Jā, bet es vienkārši gaidu to brīdi, kad tas notiks. Jo tam būs tas milzīgi, jo tieši tā kā Gunts runāja, tā pilsētas sadalīšana, kas šobrīd ir tā aizstacija, aizsaule, jā, tāda, un tad ir tā priekšpuse. Kad viņas... Es ceru, ka vēl ne aizsaule. Vēl ne. Bet, kad tās abas puses sāks sadzīvot kopā, es domāju, viņi transformēs, kā mēs skatāmies tiešām uz to Lastādijas pusi. Es domāju, tā būs milzīga pārmaiņa. Otrs, tas stacijas laukums, kas jau šobrīd, kas notiek, un patiesībā jāsaka paldies arī Lindstomam, ka tā iniciatīva nopirka to mūsu to bēdīgi slaveno, to sarkano, to laimētavu, kas tur bijusi kādu ilgu Zaudētavu. Jā, un tā ir privāta iniciatīva, ka viņi mēģinās to telpu vismaz iespēju robežās sakārtot. Es biju kaut kā cerējis, varbūt, ka mēs kā vai pilsēta, kā valsts uzņemtos to šefību, bet ne, tomēr tā privātā iniciatīva kaut kā nostrādāja ātrāk, un vēl ir tāda, vēl tas pēdējais, kas ir būtiskais stacijas, tas, kas projekts kā tāds, viņš ir ilgs, bet viņš deva cerību arī tiem uzņēmējiem, jo mēs jau redzam otrā pusē, tiešām ir Novira Plaza, Origo, Satekls biznesa centrs, mums pēkšņi veidojās tāda eiropeiska pilsēta, tāda moderna eiropeiska pilsēta stacijas priekšā, un viņi nav varbūt reaģējot uz to, kas tagad ir, bet uz to, kas būs, tāda, zinām, anticipācija uz nākotni, un tā cerība, ko tas lielais projekts dod, to mēs nevaram nenovērtēt. Tas ir liels iegūms. Sasniedzamība, kā mēs runājam, ir numur 1. Jā. Tiem, kas jums sekoja līdz attīstībai, tāda maza anekdote, cenas nekustamiem īpašumam šaipus dzelzceļam, jā, kopš Kalvīša laikām ir gandrīz 5-kāršojušās. Cenas nekustamiem īpašumam, ko mēs saucam par aizskatuvi, jā, kas ir Lastādija un tā tālāk, ir tikai 3-kāršojušās. Kāpēc? Tāpēc, ka mums daudziem galvā ir šī mentālā karte. Rīga līdz šķērsojumam un Rīga pēc šķērsojuma. Tas ir klasisks pilsētu plānošanas tāds kā tupiks, jā, kur tas kā sadala pilsētu rētās divās daļās. Un tā attīstība neienāk. Jā. Kāda veida kafejnīcas, kāda veida veikali, mājoklis, aiši iesbērumi. Tas ir ļoti būtisks iegums un burtiski, es neikšu, pat 100 gadus iegums attiecībā uz integrāciju un uz fragmentācijas samazināšanos. Vēlreiz šajā punktā mēs, vai ir vēl kāds komentārs par ieguvumiem lietotājiem, viesim, pilsētas apmeklētājiem no tādas frontālas puses, ko es kā cilvēks iegūstu, jā, ar šo smago, ilgo, dārgo procesu, kas mums ir stācijas rekonstrukcija un pārmaiņas. Ļoti vienkārši, es domāju, kurš ir bijis Rīgas centrālajā stacijā, saprot, tur ir nepieciešams pārmaiņas, tur ir nepieciešams, kā minēja, jābūt... Remontiņš prasās. Tur prasās remontiņš, un to visi saprot, un to visi apzinās, ka tas ir neizbēgams solis, kas ir jāizdara, un līdz ar to tā infrastruktūra ir tieši tā, kā minēja Kristīna, ir jābūt tādai, ka tu nejūti, viņi notiekās un viņi ir pieejami. Dzelzceļš šobrīd, protams, ir mainījies un no tās kravas pārgājis uz pasažieru, bet, protams, vienā dienā nevar visu izdarīt.
Un Rīgas centrālā stacija, kurā pagājušajā gadā izkāpa vairāk nekā 12 miljonu pasažieru, un pasažieru skaits pēdējos gados ir pieaudzis, tagad pēdējie 2 gadi 25% kāpums. Tas nozīmē, ka cilvēks grib braukt ar vilcienu. Un kur Rīgas centrālā stacija attīstās apkārt. Tā kā viss notiekās, visu vajag, tikai bišķiņ jāpalīdz. Tā, mēs šajā posmā mainām mazliet grožus. Mēs ejam uz centrālās stacijas dienvidu daļu. Jā, vēlreiz mēs būs tādas 30-40 sekundes, mēs norentēsimies. Jā, es skatos šeit brīdī uz Gunti un uz kolēģiem, kas ir dienvidu daļa. Jā, varbūt izvedam mūs ātri cauri cilvēkiem, kas obligāti teikt nakšņo un zindo no galvas, nedzīvot ar tūmā. Kas ir dienvidu daļa, kāpēc šis ir būtisks komponents, ka mēs par viņu runājam un vismaz daļa no mūsu tuvākām minūtēm tiks veltīta dienvidu daļai, Gunti? Tātad, kādēļ vispār dienvidi un ziemeļi, kādēļ mēs tā šādā veidā dalām? Proti, mums ir ārkārtīgi grūts uzdevums, sarežģīts no tāda viedokļa, ka mums ir dzīva Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, kurā notiek vilcienu satiksme, un uzdevums ir uzbūvēt jaunu staciju tajā pašā vietā, lielāku, skaistāku, funkcionālāku, jā, bet nepārtraucot darbību. Jā. Tad faktiski iedomāsimies, tas būtu tā kā ķirurgam, jā, tad jāveic operācija dzīvam pacientam, jā, un tātad šī sirdsdarbība nedrīkst apstāties nevienu brīdi. Lai to izdarītu, tad tīri tehnoloģiski mums bija jāsadala viss šis projekts vairākos posmos, secīgos. Jā, tātad no sākuma mēs atbrīvojam vietu, lai var uzbūvēt šo te dienvidu daļu, dienvidu pusē. Jā, mēs pārliekam visu satiksmi uz jaunu izbūvēto dienvidu pusi. Un tādā veidā atbrīvojās vieta priekš tālākajiem darbiem ziemeļos. Ja. Šobrīd dažādu iemeslu dēļ, ja, finansējumu dēļ, ja, tātad šis otrais posms ja, ir atlikts. Ja, tātad ziemeļi mums notiks, acīm redzam, kaut kādā tālākā, vēl mums nevienam nezināmā nākotnē. Bet tātad šis pirmā daļa, pirmais posms, ja, tad ir jau paveikts, ja, un faktiski mēs redzam, ka pati stacijas ēka būtiski tiks pabeigta šogad augustā, ja, līdz gada beigām vajadzētu būt visam kārtībā. Bet arī šis ja, mums dod tikai tālāko iespēju turpināt darbu pie dzelzceļa sliežu ceļiem, pie kontaktītiem, signalizācijas tā tālāk. Ja. Tad tas vēl sekos. Ja. Tad, lai šajā dienvidu pusē sāktos vilcienu kustība, ir vēl pāris gadi nepieciešami, ja, lai to visu pabeigt. Ja. Un tad jau mums ir, varētu teikt, tā, rokas brīvas un var domāt, ko darīt tālāk, ja finansējums ir pieejams. Mēs varam turpināt, nav pieejams, tur ir daudz dažādi veidi. Katrā ziņā ir iespējams daudz vairāk veidi, kā Rīgu pabeigt. Tā, mani jautājumi, vai šeit ir kādam komentāri piebilstams? Jā, lūdzu, Mārtiņ. Jā, tas, ko es vēlējos piebilst, ka būtībā tas izaicinājums un kā šo ziemeļu dienvidu sadalīt sākās jau projekta plānošanas fāzē, kad aptuveni pirms 10 gadiem sākās, tā kā piekrīt kolēģiem, tā ir liela pacietība, ilgs process, vispirms jau, lai izplānot, un būtībā mēs ejam uz priekšu, arī oriģinālais plāns paredzēja, ka šo ziemeļu daļu mēs pārceļam esošo satiksmi uz dienvidiem, un būtībā uz to mēs arī ejam. Tā kā tik tālu plāns nav mainījies, dienvidu daļa jau bija paredzēta sākumā atdot Latvijas dzelzceļam un pasažieru vilcienam esošo pasažieru apkalpošanai, un uz to arī mēs ejam. Tie izaicinājumi bijuši ir būtībā, kā veiksmīgi izplānot šo pāreju, kā sadarbojoties Latvijas dzelzceļu un pārējām institūcijām tieši šo satiksmi organizēt un pie pieaugušā pasažieru skaita, arī pieaugušo pasažieru reisu skaita, kā mēs to visu saplānosim. Un ciešā sadarbībā Eiropas dzelzceļa līnija kolēģi ar Latvijas dzelzceļu un Berriks ir darbojušies pie šī, lai šī daļa būtu pieejama. Gunti, tagad tāds mazs solis atpakaļ. Mēs šeit redzējām attēlu, jā, ar ko mēs sākām mūsu diskusiju, un tagad ir pieslēgt skaņu klāt. Jā, un, kā zin, tā kā subtitri iet, un varētu būt tagad mazu komentāru, kas ir lietas, kas dienviddaļā ir bijušas svarīgas, redzamās lietas un neredzamās, jā, kā mēs sakam, kontaktīkli, un ko saka, tu kaut kā tur vienkārši vadi, jā. Kas ir tas, ko tas īstenībā nozīmē, un kāpēc mums ir, kā saka, vismaz daļai jāzina par to, kas ir paveikts? Būtiskākā lieta tik tiešām ir to, ko mēs neredzam. Ja? Tie ir visi tīkli, kas jau ir izbūvēti un kas vairs nebūs jāiztiek, cerams, nākamā. Kad mēs sakam tīkli drošības pēc, mēs zinām, visi zin, ko nozīmē tīkli. Elektrība, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdeņi, ja? Tātad visas šīs svarīgās. Kas arī netika aizskats
20 gadus, jā? Protams, viņš attīstījies periodiski, jā, un kaut kas bija Līpināts klāt un tā tālāk. Jā, tur bija ļoti daudz kabeļu, kur mēs vispār nezinājām, kas tie tādi ir. Jā, viņi nekur neparādās nevienā plānā. Jā, tad skatāmies, ko mēs ar viņu darām. Bet tas viss ir izdarīts. Jā. Ir projekts gatavs. Ir izstrādāts projekts pilnīgi visai stacijas daļai, visam šim te posmam. Jā, tas ir, jo mūsu līgums ir projektēt un būvēt, kas ir pats par sevi jau ļoti liels iegūms šādu sarežģītu mezglu būvniecībā. Ja? Mums faktiski nav bijis neviens brīdis, ka mēs esam kaut kur apstājušies. Un tas dod arī šo iespēju pielāgoties. Ja? Tātad mainās situācija, nav finansējums, ir jāsadala varbūt vairāk mazākos posmos. Es domāju, ka šis ir bijis viens no veiksmes faktoriem, kādēļ mēs esam kaut ko Rīgā uzbūvējuši. Gunti, es aicināšu. Mēs runājam par adaptāciju, par pielāgošanu, sadarbību. Vai mums ir kāda ilustrācija, piemērs, kas iemieso šo? Ko tas nozīmē? Jā, ka mums būtu, vai Kristīna, jā? Ko tas nozīmē, ka mēs adaptējamies, vai Gunts, ja jūs izdomājat, kurš šo jautājumu paņem uz sevīm? Es domāju, viens piemērs ir kaut vai stacijas dienvidu daļas finansējums. Ja. Tad, kad bija skaidrs, ja, ka ir radušās zināmas problēmas ar to plānu, kāds finansējumā bija, radās iespēja apgūt šo atvesļošanās fondu naudu. Ja, un tas ļoti veiksmīgi sadarbībā starp visām pusēm tika izdarīts. Ja, tie bija drosmīgi lēmumi, turklāt tas ir laika ierobežojums, jo šai naudai ir termiņš. Ja, es domāju, tas bija veiksmīgi izdarīts. Varbūt Kristīna var papildināt arī no otras puses, kā tas izskatījās. Nu, jā, mēs laikam nevarētu šodien runāt par Rīgas centrālās stacijas dienvidaļas pabeigšanu kā tādu. Un šeit būtu šīs skatos, ja pagājušo gadu nebūtu pieņemta tāda drosmīga lēmuma par dažādu fondu, Eiropas struktūru fondu, apvienošanu vienā objektā. Noteikti augstā profesionalitāte un spēja novilkt robežu, ko mēs esam spējīgi izdarīt. Un 12 mēnešos pietiekami ambiciozs uzstādīts mērķis mēs to esam sasnieguši. Un noteikti šogad varam runāt par Rīgas centrālās stacijas arhitektūras apjomu pabeigšanu pēc būtības. Un tas noteikti ir pienesums un ļoti cieša sadarbība satiksmes ministrijai ar Briseles līmeņiem, ar Eiropas fondiem, lai mēs vispār spētu šo nozīmīgo projektu pabeigt vismaz līdz tādam, sabiedrībai saprotamam līmenim un tiešām iegūt no tā iegūmus visi. Mums ir 2 jautājumi šajā sekcijā par dienvidu daļu. Es palūkšu 2 komentārus. Pirmkārt, kurš ko dara drošības pēc? Berriks, EDZELS, ministrija, dzelzceļš un pilsēta. Ja? Kurš spēlē kādu instrumentu šajā sastāvā? Jā, es atbildēšu par Eiropas dzelzceļa līnijām. Tad Eiropas dzelzceļa līnijas ir Rail Baltica nacionālais ieviesējs Latvijā. Mēs nodarbojamies ar projektu ieviešanu vistiešākajā veidā. Tad Eiropas dzelzceļa līnijām ir noslēgti līgumi ar būvniekiem, arī ar projektētājiem, kas projektē un būvē visas šīs struktūras, visas ēkas. Mēs esam tas tilts arī starp iesaistītajām pusēm, visiem tā saucamiem stakeholderiem un ministriju un dažādām ministrijām patiesībā un pilsētām un pašvaldībām. Un tieši konkrēti Rīgas centrālās stacijas sakrā, tad mēs esam pasūtītājs un Berriks ir būvnieks. Un veicam šādas attiecības. Dzelzceļš, Guntis, pienbilstams, kas ir? Mēs noklājam visu? Ne? Ja? Es gribēju piebilst, Berriks ir projektētājs un būvnieks. Ja. Mums ir šī dubultā loma, ja, kas ir projektē un būvē. Projektē un būvē, ja, un tas mums dod iespēju ārkārtīgi ātri reaģēt uz izmaiņām, kas ir apkārt. Kristīna? Jā, un satiksmes ministrija tā, kas ir strateģiskos un arī politiskos jautājumus un arī finanšu piesaisti. Un plāno šo finanšu piesaisti Rail Baltica projektam un prioritārus darbus kopā ar Eiropas dzelzceļa līnijām izdala. Tā, kas mums ir pabeigts, kas mums vēl stāv priekšā, noslēdzot šo bloku par dienvidu daļu? Ko mēs esam pabeiguši, kas mums vēl jāizdara? Pabeigts ir uzbūvēta ļoti pati kritiskākā, svarīgākā infrastruktūras daļa, protams, ir pārvadi, tilti, viadukti. Ja, un tas ir tas, kas pēc būtības ir Rīgas centrālais dzelzceļa mezgls. Ja, stacija ir viena neliela daļa, lai arī tehnoloģiski ir ļoti interesanti, ka pati stacijas ēka arī būvēta ir pēc tiltu būvniecības principiem. Ja, milzīgi liela infrastruktūras daļa. Ja. Tātad tas viss ir izdarīts, ir pārbūvēti krustojumi, ir izdarīts ja, viss, kas ir
nepieciešams ar šiem infrastruktūras savienojumiem apkārt ar pilsētu. Ja? Un, protams, manuprāt, ļoti būtiska lieta, un varbūt kas nav tik redzama, ir tieši šī projekta pabeigšana. Ja? Tad faktiski ir izprojektēts pilnībā tilts pār Daugavai, ir izprojektēta stacijas ziemeļu daļa. Tad vienīgais, kas trūkst šeit, lai kaut ko turpinātu, ir griba un ir, protams, pats būtiskākais, kas ir finansējums. Ja? Un tur mums jābūt pacietīgiem, kad mēs... Tas ir tas posms, kas vēl stāv priekšā. Mēs zinām, ko mēs gribam būvēt, tikai ja mēs varam spēj nofinansēt šo jautājumu, kas ir, protams, lielais jautājums Zilonis. Precīzi, jā. Okay. Pēter, mēs noslēgsim šo posmu attiecībā par dienvidu daļu. Ir kaut kāda lieta, kurām šeit būtu jābūt, kuras mums nav izdevies, bet mums būs jāgaida un jāmeklē finansējums, lai viņas būtu izdarīts, vai ir kaut kāda deficīta, kuras mēs varam šeit pieteikt? Es domāju, ka būtiska lieta būs, jo kamēr tā dienvidu daļa operēs, ir piekļūst teiksim, pilsētas centra virziena ar staciju, un mums tur parādās 13. janvāra iela ar saviem tuneļiem, ne tik labiem, bet es domāju, varbūt tas šobrīd ir līdzīgi, kā bija ģenerāļa Radziņa krasmāla, kad patiesībā ļoti veiksmīgi tika sakārtots tas mezgls, kas vairāk pie Daugavas ir. Mums vajadzētu varbūt šī brīdī pieskarties, ļoti kritiski ir sakārtot kaut kā tikt vaļā no tiem tuneļiem, kas ir šķērso satekls 13. janvāra iela. Un ja mēs to savienojam starp staciju un pilsētu sakārtosim, tas vienkārši to periodu, kamēr ir mums tā dienvidu daļa atvērta, padarīs daudz ērtāk. Un es domāju, tur mēs arī, ka varbūt mūsu tā loma ir tiešām to izdarīt no pilsētas. Jā, un tagad jums latviski vēlreiz, Pēter. Tas, kā es saprotu šo sarunu, tas, kas mums pie Radziņa krasmalas, to es gribētu šeit pie Sateklas ielas. Jā, latviski lieliem burtiem, vai ne? Jā. Tagad pie Radziņa krasmalas ir ērti nokļūt, jā, nākot no Vecrīgas virzienā uz Pīķeriem. Jā, latviski runājot. Un gājējiem. Un savukārt tas, un vai tagad pieņemsim pie autoostas. Es braucu katru dienu 21. autobusu, un es redzu, ka īstenībā cilvēki labprāt šķērso vienā līmenī. Labprāt iet no autoostas, un īstenībā tas bija, kurš man 20 gadus kāds teica, ka to nevar izdarīt, un pasties, es tagad braucu garām, un skatos, ka var izdarīt. Jā, var uztaisīt uz krāsu uz ielas un var pārēt cilvēku pāri. Un to mēs gribētu arī Sateklas ielā 13. janvārī. Tas ir būtisks deficīts, ka šobrīd cilvēks dzena pazemē, un tas nav 21. gadsimts. Tieši tā, un es domāju, tas transformēs, jo atkal stacija, tie pilsētas vārti, mēs iebraucam. Tas ir tēla jautājums. Jā, un tas ir būtiski, jo tas ir pirmais, ko tu ieraudz Rīgā, ir tas stacijas tunels ar to specifisko kontingentu, pēc lietas tur vēl peļķis un pasarg Dievs rudenes laikā. Tas var būt diezgan tāds, pikants. Tāds, jā. Tā, mums ir 32, mēs esam priekšu, mums ir pēdējais posms, Tom kolosāli. Es tikai viens maz komentārs. Varbūt arī liels. Beņamiņas ielā arī bija tunelis, gāja tunelis pirms cik gadiem aiztaisīja ciet, jo vairs neatceramies. Bet šobrīd tur gāja tas tunelis atvēršanos. Virspusē ir gāja pārēj, lai mēs tiktu no centrāla tirgus līdz stacijai, bet tunelis gaida, kad viņi atvērsim vaļā, un tur ir, cik es zinu, Rīga ir izbūvējusi vēl novietnu, kas kā kalpot. Un potenciāli šiem tuneļiem ir nākamā dzīve, tur kaut ko glabāt, bet pa augšu staigājumiem. Ļoti moderni, pilns cikls, kā mēs sakam būvniecībā, vai ne? Nekas neiet zudz. Tā, kolēģi, mēs iesim uz priekšu, mums ir 7 minūtītes posms, 3. mūsu diskusijas daļa. Atcerieties, mēs izrunājām par to, ko nozīmē integrēt pilsētu dzelzceļā un otrādāk dzelzceļa staciju pilsētā, pilsētas vārti viesiem, iedzīvotājiem, parocīgi, intuitīvi un ērti cerams. Numur 2 mēs izrunājam par dienvidu daļu, ka mēs faktiski remontējam mašīnu braucot ar vienu roku. Ja? Nekas neapstājās, tu nevar iesaldēt centrālo staciju uz 5-6 gadiem, par Covid nemaz nerunājot. Mūsu 3. posms ir virziens uz lidostu. Daudz diskutēts, dažādas idejas, dažādas versijas mēdījos, atver Delfs, tur tā teikt, ka visās krāsās iespējams dzirdēt, ko mēs katrs par to domājam. Es skatos uz kolēģiem, tātad dzelzceļš brauc uz lidostu, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, mēģinam sākt risināt kaut kādas mītus un realitāti. Mārtiņ. Jā, droši vien tāds vispārējais skats ir tāds, ka pielāgošanās šajā projektā ir neizbēgama vajadzība. Un 24. gada nogalē tika pieņemts lēmums, kā ieviest Rail Baltica kārtās, kad apzinājāmies, cik varbūt reālāk izmaksā šī ieviešana. Un tad arī saliekot galvas kopā Latvijas dzelzceļam, Eiropas dzelzceļa līnijām, RB Railam un satiksmes ministrijai, tapa šis risinājums, ka šo Rail Baltica līniju, kas bija plānota starp lidostu Rīgu un centrālo staciju, kuru mēs šajā brīdī saprotam, ka nevaram atļauties dēļ tiem daudziem simtiem miljonu vai miljardu bišķi vairāk
Mēs atradām risinājumu, kā jau izmantot esošo Latvijas dzelzceļa tīklu, izmantot jau esošo Rail Baltica projektu, kas ir nepieciešamais uzbērums no lidostas līdz Imantai, un nedaudz modificējot šo pieslēgumu Imantas stacijā, pievienoties Latvijas dzelzceļa tīklam. Un attiecīgi tad Eiropas dzelzceļa līnijas turpina būvēt lidostas Rīgas staciju, turpina būvēt centrālo staciju un būvē šo uzbērumu un viaduktu pāri Kārļu Urmaņa gatvei, lai pieslēgtos Imantas stacijai. Un tālāk tas plāns tāds, ka mēs šo apakšstruktūru, jeb galvenās struktūras izbūvējam un nāk Latvijas dzelzceļš ar savām sliedēm, savu signalizāciju un integrē un ieved šīs sliedes lidostā un izveidoja šis savienojums starp lidostu Rīgu un centrālo staciju. Dažreiz pēc apkoposim, sākotnēji ideja bija jaunais platums no stacijas līdz lidostai. Jā, tas tika adaptēts, koriģēts, un tagad ir vecais platums, kas ir Latvijas dzelzceļa infrastruktūra. Jā, tā bija vienkāršākā ziņas, vienkāršā valodā. Jā, tas ir notiekās. Jā, un ir kaut kāda posma, ko nosaka centrāla stacija, ir Rail Baltica un lidostu stacija Rail Baltica. Jā, bet operators šobrīd jā, uz 11. jūliju mums varētu būt Latvijas dzelzceļš. Pareizi saprotu, Tom? Sanāk tā, jā, tas plāns ir tāds, ka šī infrastruktūra kļūst par Latvijas dzelzceļš kā pārvaldītājs būt šai infrastruktūrai. Pārvadātājs, protams, tas ir Vivi pasažieru vilciens vai varbūt kāds cits vēl ienāk, kā zinu, varbūt Elrons un LTG izdomās braukt uz lidostu, jo pēc būtības šī infrastruktūra, kad būs izbūvēts savienojums centrālajai stacijai ar lidostas Rīgas staciju, ar vienu pārsēšanos varēs no jebkuras vietas Baltijā nokļūt Rīgas lidostā. Brīvais tirgus. Brīvais tirgus pirmsni transportā. Bet, ja varbūt vēl mazliet plašāk šo skatās, tas ir ne tikai šis savienojums, bet tas, ko Latvijas dzelzceļš darīs šajā, tā teikt, nosacītu projektu ietvarā, ir tas, ka mums ir arī tādas stacijas kā Torņkalns, Zasulauks potenciāls, kas mums ir nevis bērnu slimnīca, bet Stradiņas slimnīcas pieturspunkta jauna izbūve, kur arī šie te punkti, kas bija potenciāli paredzēti Rail Baltica projektu izbūvē, attiecīgi šobrīd modernizēs Latvijas dzelzceļš. Latvijas nozīmē, ka priekš lietotāji, man kā pasažieru vai pilsētas viesis, tas nozīmē, ka es joprojām tieku no lidostas uz staciju, jā, tikai ar dzelzceļa infrastruktūru, jā, un ir divas galvenās pieturas, sākums lidostā, beigas centrālā stacija otrādāk, un pa vidu arī būs pieturs. Un viņš ik pa laikam pieturēs un nepieturēs. Es pareizi saprotu, tas nozīmē lietotājiem. Šis jautājums droši vien līdz galam es domāju, ka nav, jo startā ideja bija, ka būtu ekspres reisi Rail Baltica ietvaros staciju. Bet šī brīža droši vien tas vēl nav līdz galam izlēmts, kurās pieturās piestās, bet jebkurā gadījumā es ātri apskatījos pirms braukšanas šurp 22. autobus, kas ir šī brīža, tā teikt, savienojums, ir aptuveni 30 minūtes, droši vien pieņemam piekdienas vakarā, kad visi brauc uz lampu, tad ne uz lampu nesanāk braukt uz to pusi, bet kad braucam uz Jūrmalu sauļoties, tad droši vien nevis 30 minūtes tas autobus brauc, bet viņš brauc ievērojami ilgāk. Pa dzelzceļa sliedēm braucot, tās ir aptuveni, skatoties, ja Babītas stacija, Rīgas centrālā stacija Babīta ir 18 minūtes, tad uz lidostu Rīgu būtu līdzīgi, un tas būs daudz ātrāk un jebkurā gadījumā sasniedzamāk. Tas ir ieguvums vietējiem pasažierim, jā, kurš dzīvo teritorijā, tas ieguvums pilsētas viesim. Un arī kuram cilvēkam, kas vienkārši tranzītā atrodas pa pilsētu. Kas ir šie jautājumi, kas mums stāv priekšā šim posmam? Jā, līdzīgi kā mēs teicām par Dienvidu stacijas posmu, kas ir izdarīts un kas mūs gaida, es nezinu, pārstāvā nākotnē, par ko mēs kaut cik droši ticam varam izteikties. Jā, arī priekšā mums ir šī projekta pielāgošana, gan lidostas stacijas pielāgošana šai realitātei, ka tas nepieciešams šim pieslēgumam, peronu augstuma pielāgošana, un paša projekta pielāgošana un integrēšanās kopējā tīklā gaida priekšā kaut kas jauns, kas nav bijis. Ir tiešām šāda sadarbība ar Latvijas dzelzceļu. Tas ir adaptācija, par ko mēs runājam. Jā, priekšā ir tas, kas arī vēl nav bijis Rail Baltica projektā, kad mēs savienojam 4 finansējumus, SINIA jeb SEF finansējumu, Kohēzijas fonda finansējumu, atrašanās fonda finansējumu, valsts budžetu, kas arī ir kaut kas pilnīgi jauns no tāda projekta pārvaldības viedokļa. Bet no sabiedrības viedokļa tas, protams, ir grandiozas pārmaiņas tieši šajā līnijā, kas ilgi tiek gaidīts, kur ir lielākās šīs stacijas, mazās lielākās stacijas Torņkalns, kur arī gaida pārmaiņas un peronu modernizāciju. Un saliekot šos visus projektus kopā, mēs tiešām iegūsim modernu līniju, patīkamu pārvietošanos un tiešām tās ambīcijas ir, ka 2029. gadā, kad būs pabeigta šī projekta realizācija, optimistiskajā scenārijā Paula Boža Toma bija 15 minūtēs varēs nokļūt no Rīgas centrālās stacijas līdz lidostai Rīgai.
reizes pusstundā. Tas bija, teiksim, tas optimistiskais scenārijs, kā varētu iet šis vilciens. Tā, Tom, komentārs, un tad mēs pārējām pie slaido. Jā, visi redz, slaido ir sācies, tā būs interaktīvā daļa, gatavojam savus ierīces. Lūdzu, Tom. Pavisam ātri vienkārši par tā arī savienojumību un saistību savstarpējo, piemēram, ar tās pašas Toņkalns, Zasloks un mazās lielās stacijas, kas ir pa vidu. Toņkalns nav tikai Toņkalns stacija, to platformu pacelšana. Tur mēs strādājam kopā arī Rīga nāk iekšā ar staciju 2.0, tur ir arī Latvijas universitāte, slavenā jau zināšana jūdze, kas ir beidzot jānodrošina, lai Toņkalns savienots arī Latvijas universitāti. Arī sadalīšana, Rīgas sadalīšana mums būs beidzot iespēja Toņkalnā šķērsot, nonākt no Toņkalna stacijas tur uz Ojāru Vāciešu ielu. Tā kā tur arī Rīga kļūs, tā teikt, tuvāka no visām pusēm. Vienās, ka mums ir divas lielās stacijas izstāst šobrīd, jā, viens ir centrālais mēsls, ko mēs varam Satiklas ielu, un tagad ir Toņkalna komponenti. Pētra, komentārs no tevi, mums jāpāriet pie slaido. Varbūt atkal stacija, kā tas pilsētas vārtu un tēls, un otrā gadījumā ir lidost. Neaizmirstam to, ka vienlaikus ar lidostu strādā pie sava attīstības plāna. Tā stacija būs daļa no tā kopējā tēla. Tad mēs pilsētu iegūsim pilnīgi jaunu skatu uz sevi, ka mēs ierodamies Rīgā, gan lidostā, gan arī Rīgas stacijā. Es domāju, tas būs absolūti transformējoši, atkal maz drusku pacietības un nepazaudēt to virzienu tajā projektu gaitā. Tā ir man cerība. Kā Guns teica, mēs esam aizmirsuši, ka bija tie korķi jau uz stacijas apkārtnes. Viņa tā kā Covid ir aizmirsies, vismaz daļa aizmirsies. Tā, mūsu kolēģi ir slaido, ierīces ir gatavas, mums ir balsojums no jūsu puses, kurā mums ir 3 bloki, jeb 3 jautājumi šajā komponentē, mīts vai fakts, kurus es nolasīšu jūs priekšā, un jums ir atbildes, jā, pavisam vienkārši, balts un melns. Tad vēlreiz savienojums starp centrālo staciju un Rīgas lidostu. Jā, tad kā tas būs, kā tas darbosies, kā tas izskatīsies, funkcionāli, nefunkcionāli, iespējams, neiespējams. Jums uz ekrāna būs tuņās vairāk apgalvojumi. Jūs aicināt no savas puses, sakot, vai tas ir mīts vai fakts, lai mēs vismaz tādu skaidrojošo komponentu nodrošinātu. Jā? Un mums būs arī pēc tam komentārs, kā lai mēs šo īstenam dzīvē. Tad pirmais apgalvojums, kurām mēs liekam mīts vai fakts, ir savienojums starp Rīgas centrālo staciju un Rīgas lidostu būs tikai rīdzinieku ieguvums. Nu, tad mēs šobrīd sakam mīts vai fakts. Tā, tas ir mīts un fakts 13%. Komentārs, iesim uz priekšu. Skaidrs, ka tas ir mīts, jo tas, ko jau minēju, ka pēc būtības, tagad, paskatāmies dažus gadus vēlāk, ja kāds no, varbūt, draugiem paziņām teica, es nevaru piedalīties lampā, jo man vakarā ir reis uz jebkurieni, tad, kad būs izbūts šis savienojums, tad no Cēsiem līdz lidostai būs viena pārsēšanās un ar vilcienu ātri nokļūt. Es droši vien papildināšu, ka tas ir ne tikai Latvijas iedzīvotāju iegūms, arī šis savienojums paredzēta stacija Daugavkrastos, krustpunktā Rail Baltica pamatrasi, attiecīgi arī Baltijas iedzīvotāji varēs ar ātru vilcienu nokļūt no, piemēram, Tallinas līdz Daugavkrastiem un pusstundas laikā nokļūt lidostā Rīga ar šo lidostas ekspresi. Paldies. Šis ir no žanra vai sērijas, kur Rīga ir ūdensgalva un kas paņem visu Latvijas resursus, kas ir daļai taisnība, protams, bet tāda ūdensgalva arī ir Tallina un arī ir Viļņa tāda pat un Helsinki arī ūdensgalva. Jā, tā kā stacijas, mums nav lidostas katrā pilsētā un droši vien kādu laiku arī nebūs. Tā kā skaidrs būvējam, lai visi iedzīvotāji valstī varētu nokļūt. Apgalvojums numur 2. No Rīgas centrālās stacijas līdz Rīgas lidostai nākotnē plānots nokļūt aptuveni 15 minūtēs. Tātad redzam šo apgalvojumu. Balsojumu mums ir 13 sekundīs, vai šis ir fakts, vai tas ir mīts, to mēs tagad varam pārbaudīt. Atbildam. Mums būs vēl tikai viens apgalvojums, un tad mēs iesim pie noslēdzošās daļas. Tā. Jā, tad Malaiči aplausi studijā, apsveicam uzvarētājus. Šis tiešām ir fakts. Tas būs ātri, patīkami, cerams, tā arī notiksies. Komentārs no jūsu kolēģi puses. Kāpēc mums var atgādāt, ka tas būs bijis mīts? Ja? Mēs cilvēks nemēģinājām vienkārši izjokot ar šo jautājumu. Tāda šeit domā, tā ir bijis kaut kāda pīle, tas ir bijis kaut kāda dezinformācija. Protams, jebkurš projekts jāpamato kādu ekonomisku ieguvumu, arī šī izmaksu ieguma analīze parāda, ka vislielākais tas ekonomiskais ieguvums tieši šajā projektā uz laiku. Un, ja būtībā mēs samazinām šo transportēšanās laiku no Rīgas centra līdz lidostai Rīgai 2-kārt, mēs iegūstam šajā izmaksu ieguma analīzē 100 miljonu eiro, ko iegūst ekonomiku, iegūst sabiedrību. Un tāpēc, tas ātrums tiešām ir būtisks, tas komforts ir būtisks un arī tā
teiksim, tā stabilitāte, jo šo savienojumu neietekmēs sastrēgumi, avārijas uz ceļiem vai kādi publiskie pasākumi, piemēram. Ja, un tāpēc tas ir tāds paredzams transporta līdzeklis, paredzams, teiksim, arī droši vien, ko varbūt Toms labāk zina, bet Latvijas dzelzceļš un Vīvi ir arī viena no pirmajām vietām Eiropā uz reisu precizitāti, tāpēc arī Doma, ko tu zini labāk? Mārtiņš ir tā teikt, met simtu. Tieši tā arī ir. Protams, kad tajā dienā, kad nogāžās koks uz sliedēm un kontaktīkli bojā un tiek skarts mans reises un dusmīgs uz Latvijas dzelzceļu un pasažieru vilcienu kā pārvadātāji, bet ja skatāmies to kopējo statistiku, tad Latvijas dzelzceļā esošie pārvadājumi ir vieni no precīzākajiem un punktuālākajiem visā Eiropā. 98% aptuvenais šis rādītājs ir, kas tiek neskatoties uz to, ka mums centrālajā stacijā notiek būvdarbi, kur daži sliežu ceļi pazuduši, neskatoties uz to, ka mums elektrifikācijas projekti notiek kā dzelzceļa infrastruktūra. Ir ļoti daudz darbi, kas notiek, bet neskatoties uz visu to, šī precizitāte ir daudz, daudz lielāka nekā tur Eiropā, uz kuru mēs tiecamies. Tā, mūsu trešais bija kāds komentārs par šo, ne? Jā, Toms zina labāk. Tā, mūsu pēdējais apgalvojums mīts vai fakts. Pēdējais reizes, ko mēs šeit taisam, savienojums ar Rīgas lidostu tiek būvēts tā, lai nākotnē būtu savietojams ar Eiropas sliežu platumu sistēmu. Tagad brauks dzelzceļš, nākotnē brauks ir Eiropas vilcieni. Tas būtu vienkāršā valodā ziņas, vai ne? Šīs, kolēģi, klausītāji, ir mīts vai fakts? Ļoti labi, komentārs no jūsu puses. Mēs esam adaptējušies, mēs esam pūlojuši kopā finansējumus, mēs esam strādājuši vismaz 4-5 institūcijas, lai tā teikt koriģētos. Mēs, kā saka, esam maza valsts, ko šajā lampā atgādina katrā diskusijā. Lūk ir mazas valsts priekšrocības, ka mēs spējam adaptēties. Droši vien, ka būs vēl, es pieņemu, kaut kāds adaptācijas nepieciešams, bet šis ir viens no tiem sadarbības rezultātiem. Jā, mēs, protams, šo visu savienojumu mēs būvējam tā, lai nākotnē, kad šis finansējums pieejams, mēs šīs Latvijā esošās platuma sliedes varam nomainīt ar Eiropas platuma sliedēm. Un šo savu savienojumu izbūvēt arī dažādās kārtās. Un arī pirmajā kārtā, kā jau teicu, mēs jau savienosimies ar Eiropu caur šo esošo platumu, caur Daugavas krastiem pie Salaspils. Bet tālāk viss projekts ir veidots tā un plānots, ka tiklīdz ir finansējums, tā mēs ejam uz priekšu un pievienojamies kopējam Rail Baltica tīklam ar lidostu Rīgu uz Misas pusi un eventuāli arī uz centrālo staciju. Ziņas vienkāršā valodā, Mārtiņ, drošības pēc, lai mēs saprotam. Šobrīd, jā, mēs šajā plānā mēs braucam uz lidostu ar tā saka vecās sistēmas, jauniem, bet tomēr vecās sistēmas korpusiem un vagoniem. Un šajā nākošajā scenārijā, otrajā sezonā, kā saka Netflix, jā, būtu iespējams braukt ar Eiropas platumu vilcieniem uz staciju. Tas ir vienkārši veids, kā mēs tas ir vienkāršā veidā, jā. Bet arī šajā pirmajā sezonā mums ir ļoti moderni, ērti vilcieni, ļoti jauni. Mīļie, ļoti dzeltenie. Jā. Guntis redzēja, kad bija kustība, ūdens sakustējās. Faktiski es gribētu pārfrazēt šo jautājumu. Ja? Un, tas jau nav tikai savienojums ar Rīgas lidostu, kas tiek būvēts pēc šādiem principiem. Ja? Mēs faktiski visu, ko mēs esam uzbūvējuši, ja, tas nav uzbūvēts nepareizi. Ja? Tā tad ir iespēja pielāgot gan vienai, gan otrai situācijai. Ja? Tā tad ir, un, protams, man šeit runājot vairāk kā tāda Eiropas savienojuma patriotam, man, protams, gribētos, ja, lai vilciens no Tallinas iebrauc Rīgā patiešo. Ja? Lai mēs varam no Rīgas stacijā iekāpt un doties uz Berlīni. Ja? Un no tāda lampā drīkst pasapņot nedaudz. Ja? Un tad, protams, Sestdien ir. Ja? Tad es domāju, ka pastāv ne tikai viens risinājums, ja, kā šo sasniegt un kā šo sasniegt ātrāk. Šādas diskusijas vēl joprojām turpinās, ja, un šie optimālākie risinājumi tiek meklēti. Un es ceru, ja, ka varbūt ka tiešām arī kaut kas vēl mums izšķilsies, ja, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk šo te pamatmērķi sasniegt, kad Eiropas vilcieni ko bija sākts. Kristīna, un tad jautājums, mēs pārējām pie diskusijas daļas, kurā jūs ietājat jautājums, jūs paceļat roku, Kristīna, jūs būs jūs komentārs, sekundīt, vienkārši, lai jūs gatavojaties, jā, paceļat roku, būs jautājums no jūsu puses, ir jautājums, ir mikrofons, ja mēs esam tiešraidē, jā? Tā kā lūdzu, Kristīna, noslēdz. Jā, tas vairāk ir par to, ka vienalga kādām platuma sliedēm, bet mums 29. gadā ir beidzot jāsvieno lidosts Rīgas centrālo staciju. Sabiedrībai vajag rezultātu, mums vajag, lai mēs izjūtam, ko mēs esam jau no 2011. gadiem plānojuši. Mums beidzot vajag šo fizisko pieredzi šim projektam. Jā, mums, kā satiksmes ministrijā, ir ļoti smagas diskusijas Eiropas komisija par šo 15-20 savienojumu šīm esošajām platuma sliedēm, bet mēs esam spējuši pārliecināt, ka, ņemot vērā mūsu
mazās tautas fiskālo kapacitātu un iespējas, ka tas ir mūsu pirmais solis. Atļaujiet mums būt. Paldies. Okay. Tā, kolēģi, mums ir 10 minūtes diskusijai. Arī, jā, ļoti, redz, šeit ir zāka mikrofons. Paceļam roku, lūdzu, redz, tur viens puisis ir pa vidu. 2 rokas, viens ar cepuru, viens bez cepura. Kurš bija pirmais, nevis tiekat galā paši. Aicināšu tikai ņemot vērā, ka mums ir laiciņš. Mēģinām tikt ātri pie jautājuma. Komentārs arī var būt, bet maksimāli ātri tiekam pie jautājuma. Un tad mēs sadalīsim, kurš paņems uz sevīm. Nu, tur jūs, kurš valkā bikses virtuvē. Jūs sākat. Tātad jūs jautājums. Varētu palūgt mazliet ieskicēt to laika skalu centrālās stacijas dienvidu daļas pabeigšanai. Es sapratu, ka izskanēja 28. gads kā pilnai pabeigšanai, bet vai jau līdz tam iespējams kaut kādas publiskās daļas vai komerces platības, tā iespēja caurstaigāt staciju būs pieejama un kā tas savienosies ar esošo staciju? Integrācija, tranzīts iekšējais lietojamība, jā, pareizi saprotu, un termiņi. Lūdzu. Pirmā jautājuma atbildes daļa būtu, ja tātad pati ēka un šī būs pabeigta tīri tehniski, viņi varētu būt pieejami jau nākamā gada sākumā. Ja, apmēram par to ir runa. Bet, kā jau minēju, tad sliežu ceļi un vispārējā infrastruktūra, lai vilcieni varētu iebraukt, tas ir secīgi sākās tikai pēc tam, kad mēs esam pabeiguši staciju. Un šis ir 28. gada vidus apmēram, ja, diez vai ātrāk. Ja, un, līdz ar to teiksim, šī kā stacijas funkcija viņi varētu būt tikai agrākais 28. gadā. Līdz tam iespējams, ja, kad šīs telpas var izmantot kaut kā savādāk, bet tas jau tad ir Latvijas dzelzceļa satiksmes ministrijas uzdevums to izdomāt, kā vislabāk to izdarīt. Komentārs dzelzceļš, lūdzu. Jā, skaidrs, ka tā ēka pati kā tāda, ja ir pabeigta fiziski, tur tās telpas ir, viņas ir jāapsēr, neko viņas ir jāuztur, jādomā. Bet tur tas ir tas stāsts, kas mums droši vien kopīgi ar ministriju vēl sapratīsim to ideālāko un labāko risinājumu, kā tā ēka dzīvos līdz 28. gadam, kad visi dosimies tur, lai braukt ar vilcienu. Kristīna, un tad nākušais jautājums. Jā, mēs pie šī jautājuma esam sākuši strādāt, un noteikti 3. stāvs varētu būt interesants tādām cita veida domu telpām, kā izmantot pilsētu vidi, pilsētas tukšās telpas. Un mēs pie šī koncepta, kā ēku līdz 28. gadam, teiksim, izmantot strādājam, un noteikti būs publiskā diskusija par to, kas rīzniekam labākais. Super, paldies, bija jautājums numur 2 blakām, lūdzu. Vai ir rasts risinājums, kā tā vecā stacijas daļa savienosies ar to dienvidu daļu fiziski, vai tur varēs iziet tāpat, kā iepriekš tur varēja iziet cauri? Savienības starp veco un jauno ēku ļoti labi. Jā, risinājums ir. Tad, kad būs finansējums, tad tas arī tiks izbūvēts. Ja? Tad šobrīd mums ir jāfokusējās, jāpabeidz šī stacija tāda, kāda viņi ir. Un vēl kas ir būtiski, lai šo savienojumu varētu funkcionāli izbūvēt, ja, ir jāveic izmaiņas arī uz esošajiem sliežu ceļiem. Ja. Tātad no sākuma būtu jāaptur sliežu ceļš, kurš šobrīd dodas vilcienu uz Jelgavu, un tikai tad mēs varam droši izbūvēt šo savienojumu. Ja. Tā kā tur arī zinām tehnoloģiska secība. Mārtiņ, komentārs, pabeidzam. Jā, to es vēlos pateikt, lai vispār šo savienojumu tālāk būvētu, tur jāpārceļas pirms satiksme no ziemeļdaļas, jādemontē sliedes, jānorok nedaudz uzbērums, un tad var izbūvēt jau funkcionāli drošu tuneli. Man neklausījās vienkārši nemaz. Tas ir tehnoloģiski sarežģīti. Noraksim sliedes par un... Jā, tā kā tas ir pacietība, diemžēl vēl pacietība būs vajadzīga, lai... Un arī naudiņa, ne? Nu, arī nedaudz naudiņa, jā. Tā, mums ir jautājumi vēl, ceļam rokas lūdzu. Jā, 3 jautājumi. Šeit priekšā cilvēks ar suni. Tad jautājums jā, lūdzu, jums, un pēc tam šeit cilvēks cepurē Baltijā džemperī. Lūdzu. Un cik tālu ir lidostas stacija? Šobrīd viņi ir tikai tā kā betona klucis, bet viņi ar vizualizācijās bija apdarīti ar visu. Jautājums par to, cik tālu ir līdz pabeigšanā, vai ne? Jā, vismaz kādā stadijā viņa būs tad, kad tur iebrauks vilciens. Paldies. Lūdzu. Jā, tas lielais mērķis, uz ko mēs ejam, tas 29. gads. Pagājušais gads noteikti ļoti būtisks, ka mēs savstarpēji esam uzlikuši iekļaušanos pieejamā naudā. Cik mums nauda ir, tādu mēs to staciju arī, teiksim, uzbūvēsim. Šobrīd Eiropas dzelzceļa līnijas diezgan mums iet smagi, bet mums iet uz priekšu, ka Rīgas lidostas stacija būs gatava 29. gadā. Atbrauksiet no Berlīnas uz Rīgu, aiziesiet uz Rīgas dzelzceļa staciju, iekāpsiet, stacija būs funkcionējuša.
Un pirmie 4 kilometri pēc ilgiem laikiem būs pirmo reizi uzbūvēta Latvijas vēsturē jauns dzelzceļš starp Rīgas un Rīgas centrālo stāciju. Okay. Jā, un jebkurā gadījumā tas mērķis, strādājot tieši pašlaik strādājam ar arhitektiem, lai šo risinājumu optimizētu piemēram budžeta ietvaros, bet nebūs betona klucis, būs fasāde, būs jumts, būs peroni, būs iekšā norādes informatīvās un būs lietojama patīkama stacija lidostām. Okay. Tā, jautājums tur aiz muguras. Tālvaldes, kas ir maskējušanas apurē. Lūdzu. Paldies par atpazīšanu. Ko jūs darīsiet ar tiem tuneļiem 13. janvāra ielā, vai tiem ir kāds praktisks nākotnes pielietojums? Jā, ļoti labi. Tas ir cilvēks, kā sagatavojies. Ne, jūs bijat vienojušies, kurš pajautās, ko atbildēs. Lūdzu, Pēter. Pilsētē patiesībā mēs jau kādu laiku taisījām tādu izpētes projektu 13. janvāra Sateklas ielas to savienojuma pārveidē. Un tajā bija tieši viena no būtiskiem aspektiem bija to tuneļu likvidācija un to gājēju satiksmes veidošana pa ielas virsmu. Un tad atlikt jautājums, kad mēs to izdarīsim. Tā kā, patiesībā plāns jau ir, bet tā rīcība vajadzīga. Bet sapratu, vai to nebūtu, piemēram, no šobrīdējās realitātes izmantot kā evakuācijas vietas vai daļējas ātrās patvērtnes? Bija par to doma. Es domāju, ja mēs gribam to projektu pabeigt, varbūt ir svarīgi viņu nekomplicēt. Un varbūt patvērsmes, tā viens punkts, tas tunels pats par sevi neatrisinās patvērsmu jautājumu visā pilsētā. Bet būtiskais, ko mēs kā iedzīvotāji izjutīsim, ir tieši tā pārveide, kad ir tā ielas vienlīmeņa pāriešana pār ielai. Un pie reizes mēs padomāsim, kā viņi var izmantot. Ja ne šī momentā, varbūt vēlāk, jo katrai patvērsmei ir jāizveido ieejas kaut kāds tāds paviljons, ieejas punkts. Tas nav nemaz tik vienkārši, kā tik minēts. Un vai tā patvērsme vispār ir spējīga? Jautājums ir, cik tas struktūrāli tas betons ir izturīgs. Viņš no ko pasargā beigās. Jā, vienkārši citādi tas pārvēršas vienkārši par tādu ātro kapeni. Ui, to nevajag. Tā, kur mums bija jautājums? Skatāmies rokām. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Īsts jautājums. Lūdzu. Īsts jautājums. Labdien, mani sauc Kristaps. Es gribēju par Real Baltiku. Daugavas trase, kad būs pabeigta, samienot pār pa Daugavu tiltu. Tur ir iesaldēts. Jā, divi jautājumi. Viens bija par iesaldēto komponentu un par trases pabeigšanu. Kurš paņem jautājumu? Jā, par slaveno Daugavas pāli un iesaldēto pāli. Jā, Daugavas tilts visticamāk būs pēc 2035. Tāda tā mūsu realitāte ģeopolitiskā situācija. Mēs kā Latvijas valsts darījām visu, lai mēs piesaistītu Eiropas līdzfinansējumu šim Daugavas tiltam, bet ņemot vērā drošības situāciju visā Eiropā un ka mūsu drošībā ir jāiegūda visā austrumu robežā, tad Eiropa mums, atteica šo finansējumu tieši Daugavas tiltam. Un 24. gada decembrī bija nozīmīgs lēmums, ka mēs Rail Baltica trasi sadalījām divās fāzēs. Un tas nav tikai par to, cik mums ir nauda, tas ir par drošību. Nosakot to, ka pamattrase Lietuva-Igaunija, tas ir drošības koridors, un tā jābūt prioritātei numur 1 Baltijas mērogam un koridoram starp Eiropu uz Somiju. Un to mēs šobrīd koncentrējam visus savus spēkus, intelektu, kapacitāti, fiskālās iespējas, lai mēs uzbūvētu šo pamattrasi. Pie Daugavas tilta mēs atgriezīsimies, un es saprotu mūsdienu vēlmi un steigu, bet pilsētas būvējās gadsimtiem. Mūsu vajadzības mūsdienās mainās ik pēc 2-3 gadiem. Mēs spējam pielāgoties, mums tikai ir tas jāpierāda. Paldies, kolēģi. Pulkstenis ir 1 minūte līdz 12. Noslēdzot, mums bija 3 komponenti. Mēs runājam par stacijas centrālo daļu, kā vārds pilsētiem, integrācija pilsētā. Mēs ceram, ka šis savienojums vienā līmenī notiksies.
pilsēta attīstīsies un būs modernāka. Mums jau tagad ir gan biznesa centrs, gan sebi jaunā ēka, gan viesnīca, kas veidojas. Mēs ceram, ka tas ir tikai sākums. Numur 2 mēs runājam par dienvidaļu. Daudz kas ir paveikts, redzamas lietas, neredzamas lietas. Tas ir laiks, kas ir gaidījis 40, 50 gadus, un tas ir paveikts. Stacijas noslēgums būs posms pabeigts šī gada beigās. Tiksim pie funkcionējušas stacijas 28. gadā. Ceļš uz lidostu ir pārēja no Rail Balticas bija iecerēts, būs tagad dzelzceļa savienojums, cerams, kas būs 15 minūšu laikā, kalpos ne tikai rīdziniekiem, bet arī pilsētas viesiem, kopienam, kas šeit ir. Tā kā mums ir virkne korekciju, ko šis projekts ir ieviests, tie, kas seko līdz ziņām, vai ne, bet mums ir skaidri ieguvumi. Tāds projekts notiekās reizes 100 gados, tāds ir pelnījis remontu gan lietījumības, gan funkcionalitātes. Paldies mūsu dalībniekiem! Pēters Ratis, Rīgas pilsētas arhitekts, Kristīne Budis, satiksmes ministrija, Berriks un Sāboltiņš, Mārtiņš Šķēņas, DL un Toms Kālīts, satiksmes ministrs, dalīts dzelzceļš. Aplausos studijā, paldies! Bet viena būtiska lieta - dzelzceļš ir foršs. Uz šīs nots.